Par izcīnīto uzvaru un līdz ar to iekļūšanu nākošajā posmā, kas mums bija pirmais mērķis. Bez šaubām bija šī spēlē kritumi, bet es esmu apmierināts ar padarīto darbu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, jo jāsaprot, ka Ungārijas komandai šī arbitri. First, big thanks to girls about these two games. We are now in next round. It was our first goal. Bija spēlē kritumi, bet mēs parādījām arī raksturu un gribspēku, ka mēs esam spējīgi tikt ārā no šiem kritumiem. There was a bad moment in the game, but we showed very good mentally. We can get up. Kas visvairāk ir vajadzīgs šādās spēlēs, arī spējām nospēlēt ar prātu, galvotnes un izcīnīt mums vajadzīgo uzvaru. And at the end of the game, we played very smart, keep calm and have a win. Paldies meitenēm vēlreiz un par skatītāju atbalstu. Yeah, thanks again to my players and spectators. Zonas, lūdzu. Man tiešām ir prieks, ka mēs vinnējam šo spēli. Protams, nebija viegli, un mums katra spēle ir ļoti svarīga, un es domāju, ka katra spēle bija diezgan grūta, bet man prieks, ka mēs saņēmāmies, uzvarējām, un prieks, ka mums bija ļoti labi atbalstītāji. Yeah, I'm very glad we won this game. It wasn't easy, of every game, but we had a very, very good fans. Okay. Are there any questions from Polish or international media? Yeah. Do you think your team is a favorite to win the gold medal already? For the coach? The coach. No, we just want to go step by step, and every game for us is a new beginning, and we try to beat our opponent team. And then we're going to watch what will be in end. Any other questions? Okay, then.